Zenta dzird, ka Aivaram ir problēmas ar apdrošinātājiem, kuri nav gatavi apmaksāt ugunsgrēku izdarītos postījumus. Oto lūdz Elzu nākt dzīvot pie viņa. Zenta dzird, ka Aivaram ir problēmas ar apdrošinātājiem, kuri nav gatavi apmaksāt ugunsgrēku izdarītos postījumus. Oto lūdz Elzu nākt dzīvot pie viņa, bet Elza pārdzīvo par Leonu, kurš naktī nav bijis mājās. Zenta cenšas šantažēt Rasmu, Vadims sastrīdas ar Jevgēņiju. Zenta ierodas pie Aivara un grib viņam izstāstīt patiesību par ugunsgrēku. Leons aiziet no mājām un ievācas dzīvot viesnīcā. Labdien, Petersona kungs. Man jums jāatvainojas Laimoņa vietā, viņš, diemžēl, nevarēja ierasties. Tā, viņam kādas svarīgākas darīšanas? Nē, nu kāpēc uzreiz tā? Viņam ceļā no Rīgas gadījās kaut kāda ķībele ar mašīnu, un tagad gaida avārijas brigādu un nevar jau zināt, kad atbrauks. Nu, labi, sēdieties. Būtībā jau visu, kas man sakāms, es varu pateikt arī jums. Nu, neiet jums ar to viesnīcu atjaunošanu, vai ne? Kāpēc? Viss ir kārtībā. Būtībā es pat esmu pārsteigts, cik raiti darbi virzās uz priekšu. Bet ar Blumberga kungu es gribēju runāt pavisam par citu jautājumu. Izstāstiet man, un es viņam vārds vārdā pateikšu. Nu, pirmkārt, es gribēju zināt, kas tad tas bija par pasākumu viesnīcā tajā ugunsgrēka naktī? Vai tad bija kaut kāds pasākums? Es par to neko nezināju. Nu, un tad jūs nezināt arī, kā tā nelaime sākās? Es domāju, ka viss jau sen noskaidrots. Bojājumi elektroinstalācijā vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, manā rīcībā gan ir mazliet cita informācija. Ja? Kāda? Nu, tāda, ka pie viss ir vainīgs jūsu vīrs. Tāda, ka viņš man nezinot, viesnīcā ir rīkojis striptīzi vakar. Nu, ugunsgrēks ir sācies no tā, ka daži klienti tā apdzērušies, ka sākuši kafejnīcā šaudīties ar raķetēm. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu vārdiem, ko iedzās uz krastu, jāsteidzās. Sveika, Elzačka! Vadim. Tas tev? Vai Dieviņ, paldies! Es pie Leona. Vadim, nav, Leona, te nav. Kur viņš tad ir? Nu, kā jums taču ir viņa telefons, kāpēc jūs viņam vienkārši nepiezvanat? Kāpēc man zvanīt, ja es varu uzprasīt tev? Kur viņš ir? Tā. Izskatās, ka tu nezini? Nē, kāpēc? Es domāju, ka viņš ir Petersona viesnīcā, visticamāk kopā ar Martu. Stop. Nu stāsti. Stāsti. Lūdzu. Vadim, ko lai es jums stāstu? To, ka viņš ir aizgājis. Viņš ir savācis visus savus mantus un aizgājis. Viņš šeit nav, viņš ir Petersona viesnīcā pie tās tur. Tā vienkārši ir sakrāvēja mantas un aizgāja?
Nē, viņam bija iemesls. Es zinu, es pati viņu izprovocēju. Man nevajadzēja tā darīt, bet man tik ļoti sāpēja. Es nezināju, ko darīt. Es nevarēju savaldīties. Man vajadzēja savaldīties, bet es nevarēju. Es nevarēju. Lai kas arī būtu noticis, viņš ir vecāks un gudrāks. Viņam vajadzēja domāt ar galvu. Es aiziešu no viņa. Ja stavļu mazgi. Izvini, Vadim, nē, jums neizdosies. Jūs nezināt visu, kas Man nevajag zināt visu. Pietiek ar to, ka zinu Marta Leonam nav Paris. Sēdi un gaidi. Nē, bet Vadim, jūs... Sēdi un gaidi. Visu nokārtošu. Viss būs kārtībā. Žēl gan, ka no šejienes nevar redzēt, kas kafejnīcā notiek. Kas tad tev tur jāredz? Rasma aizlikās uz kafejnīcu izskaidroties ar Aivaru. Pēc Blūmbergs laikam notinis makšķeris, un tad tagad sūta sievu savā vietā izskaidroties. Nekas. Gan tas uzpūtenis ar dabūs iekšās. Zini, ka tu pati vienreiz nedabūni. Pasaka, kāpēc tev vajadzēja sūdzēties Aivaram par tiem slēgtajiem vakariem un par to nelaimīgo ugunsgrēku? Paga, ko tam man bija darīt? Patiesību slēpt, melus atbalstīt, dedzinātājus. Labi, ne jau Blūmbergs to viesnīcu aizdedzināja un pasaka, ko tu uz viņas vispār uzēdusies. Tikai tāpēc, ka viņš tev nepieņem darbā stabulīties, kamēr viesnīca ir remontā. Kā tad, ja es jau no viņam iešu aiz muguras tik zemiski atriepties? Tas, ka viņš grūtā brīdī nepalīdzēja vientuļai sievietei, tas, lai paliek uz viņas sirdsapziņas. Un vienalga sūdzēties nevajadzēja, viss jau bija noklusis. Ko noklusis? Ko tu runā noklusis? Aivariņam tādas nepatikšanas ar tiem apdrošinātājiem. Man sirdsapziņa neatļāva ilgāk klusēt un izlikties, ka es neko nezinu. Un tas bija godīgi, ka Blūmbergs tos bordeļus rīkoja. Tiem saimniekiem aiz muguras. Godīgi? Nu labi, īsti godīgi jau nu nebija. Bet Blūmbergs vairs tos striptīz vakars nerīkos. Viņš ir saņēmis mācību. Nu ja, bet jāmaksā Aivaram. Un ja tie apdrošinātāji to atlīdzību nesamaksā, tā jau pliks un nabaks var palikt. Nu redz, kur tas āķis ir, ja? Tev Aivars interesē tikai komplektā ar pilnu naudas maku. Nauda nevienam par skādi nav nākusi. Nevienam. Nestāsti man. Kas jums sastāstīs tādas muļķības? Nu, kādas vēl raķetes? Rasma, nemelojiet. Atšķirībā no jūsu vīra, jums tas nevisai labi izdodas. Ne, nu, es vienkārši negribu, lai rastos kaut kāda pārpratuma. Nu, visām baumām taču nevar ticēt. Cilvēki daudz ko sarunā. Nu, tās nav baumas. To man stāstīja cilvēks, kas bija klāt, kas visu to redzēja. Kas tas par cilvēku? Tas nav būtiski. Būtiski ir tas, ka jūs ļoti labi bijāt informēti par savu vīra aktivitātēm. Tātad es gaidu, kā tas viss notika. Nu, bija tāda maza pasēdēšana ar dejotāju priekšnesumiem. Nu, nekas īpašs. Nu, nekas īpašs. Bez manas ziņas. Nu, Laimons negribēja jūs traucēt, jums nebija toreiz laba ar veselību. Tātad par to šaudīšanos ir taisnība, jā? Viss sākās no tām raķetēm? Nu, tā tas varētu būt. Varētu vai bija? Nu, bija. Nu, lieliski. Jūs saprotat, ko tas nozīmē, ja tas nonāks ausīs apdrošinātājiem? Viņi taču man neizmaksās ne santīma. Viena lieta ir, ja ugunsgrēks sākas no bojātas elektroinstalācijas, bet pavisam cita lieta, ja ir pārkāpti ugunsdrošības noteikumi. Viņi taču piesies man ļaunprātīgu dedzināšanu. Lai es dabūtu apdrošināšanas summu, jūs to saprotat? Nu, bet kā tur ļaunprātīga dedzināšana? Neviens tur ļaunprātīgi nededzināja. Tas bija nelaimes gadījums un... Labi, tagad tā, Rasma. Ja man ar apdrošinātājiem ies gludi, es pret jūsu ģimeni nekādas oficiālas pretenzijas neizvirzīšu. Bet, ja man radīsies problēmas, tad es no jūsu vīra piedzīšu visu līdz pēdējam santīmam. Gan par remontu, gan par viesnīcas digstāvu, gan par morāliem zaudējumiem, un to jūs vīram arī pasakiet. Skaidrs? Apdrošinātāji neko neuzzinās. Jūs interesēs, tas būtu labi. Jā, protams. Jūs tagad variet? Jā, ejiet un izstāstiet vīram visu. Vārds vārdā. Nu, skaidrs. Visu labu.
Visu labu. Ļoņa, ko tu dari? Ko es daru? Viena multigastrīda dēļ pamet sevu. Elza tevi mīl. Viņa visu nožula, vienalga, lai ko arī būtu sadarījusi. Viņa tev atsūtīja pie manis? No kur laiku vadim? Tu sāc piestrādāt par kurjeru. Kāpēc tu ļauj tai sievietei ar sevi manipulēt? Kurai no viņām? Ļoņa, viņa izmanto bērnu un manipulē ar tevi. Beidz. Bērnam sen viss izstāstīts, kurš ir viņa īstais tētis. Tā kā vispār par tom šajā lietā ir noskaidroti. Visi. Izņemot to, ka tu esi atskrējis uz šeini pie viņas un pameti savu sievu. Piedod man iemesls tā darīt. Kāds iemesls? Marta! Nē, Elza. Iedomājies? Viņi mīlējās. Ar Oto. Manā mājā, manā gultā. Леня, что ты несешь? Ты что несешь? Jā, tieši tā! Tieši tā! Es to nezināju. Tu vēl daudz ko nezini. Labdien! Labdien! Man jums jāatvainojas par vakardienu. Tas nebija solīti, ka es jūs tā pametu un aizskrēju kārtot savus darba darīšanas. Nu, nekas. Es visu saprotu. Biznes vadījumam vienmēr ir tā. Es esmu jau pieradusi. Nu, toties es neesmu pieradis. Varbūt es drīkst jums piedāvāt vienu kokteili kā atvainošanos. Ja vien jūs nesteidzaties? Es? Nē, nesteidzos. Nu, jā. Kāpēc nepadzert? Nu, tad ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es nevaru atteikties padzert ar jums kokteili. Es jums jau vakar pateicu, ka man ļoti patika jūsu kafejnīca. Gan interjers, gan bars. Jā, nu, bārs ir izdevies vienīgi ar bārmeni tā švakāk. Bet nekas, es pats būšu bārmenis. Ko jums piedāvāt? Margarītu. Pratīsiet uztaisīt? Margarītu. Nu, es mēģināšu. Man ir daudz talantu. Godīgi saka, tas mani pārsteidz. Labi, Vadim, atvaino, man tagad jāpiezina Martai, es apsolīju. Jāvienojas par bērnu. Liekas, ka tagad ir īstais brīdis. Tu nedomā atgriezties mājās? Ne tagad. Bet ko tu darīsi? Tiešām šķirsies no viņas? Ko tu darīt manā vietā? Nezinu. Meitene ļoti pārdzīvo. Tad aiziet pasaka meitenei, lai viņi vispirms domā un pēc tam dara, labi? Ļoņa, tu tiešām jūties nelaimīgs par to, ko Elza ir izdarījusi? Un kā tavuprāt man justies? Nezinu. Varbūt jūties atvieglots, ka Elza palīdzējusi tev pieņemt lēmumu. Kādas muļķības tu gvēls? Vai tiešām tu justies apmierināts tad, ja tev žeņa krātu? Mana žeņa mani nekrapi. Prāta viņai nenāk. Nu kā, izskatās pēc Margaritas? Gandrīz. Bet garšo labi. Pamēģiniet arī jūs. Es esmu darbā. Kā lai es zinu, ka tur nav inde? Kāpēc es, lai tik skaistai sievietei kā jūs, piedāvātu indi? Tad dzeriet. Nu labi, mazliet.
Labdien. Labdien. Собирайся, поехали. Нет. Я заказал десерт и буду его есть. Десерт будет дома. Нет. Ты хорошо подумала? Хорошо подумала. Мне надоело. Мне надоело каждый раз ждать тебя то у Сильвии, то под дверью у Леона. Если тебе куда-то надо, пожалуйста, езжай. А обо мне не беспокойся. Я приятно проведу время и буду есть десерт. Visu labu, Петерсона Конгс. Visu labu, Elzenbacher kungs. Счастливо провести время. Jums tāpat. Varbūt tiešām pasūtīsim desertu. Man ļoti nepatīk melot. Nu, kas tev, Laimon, ir ar to mašīnu? Nu, dari kaut ko, nu, sameklē kādu, kas tev atvelk. Nu, es zinu, ka tu Elē ratā esi iestrēdzis, bet, nu, saprot, Petersons ir sadusmojies, viņš draud, ka mums būs jāapmaksā viss rēķini. Nu, kur mēs ņemsim tādu naudu? Tā kā mēģina tikt šurp. Nē, es neraudu, es zāles dzeru. Atnāc Guņš ar ritu. Labi, tad tiec mājās. Lūdzu, ātri. Paldies, ka jūs atnācāt. Petersons taču zina? Viņš zina gan par striptīzu vakaru, gan par raķetēm. Un ja kaut kas nebūs kārtībā ar apdrošināšanu, mums būs visi rēķini jāapmaksā. Bļāviens. Kurš viņam ir izmuldējies? Kurš? Nu kā kurš? Zenta, protams. Kas viņš vārdu nosauc? Nē, jau, bet tā maita vakar bija atnākusi un man šantažēja. Prasīja naudu par klusēšanu. Oi, Zentuks. Tu, kungs, tētīt, un kā viņai nav bail? Pasaka, kā viņai nav bail? Viņa taču tajā visā ir iejaukta. Nu, iejaukt jau viņi ir, bet ne jau organizētāji. Galvenie organizētāji bijāt jūs ar Laimoni. Pa. Lēnāk par tiltu. Organizators bija Laimonis. Nē, jūs abi ar Laimoni. Un ja mūsu ģimene maksās arī jūsējā. Tā kā saliekam galviņas kopā un mēģinam domāt, kā mums tikt no tās ķēzes ārā. Jocīgi. Man tagad vajadzētu būt nelaimīgai pēc tā strīda ar vadījumu, bet es smējos. Nu, un es vēl pirms pāris stundām es biju nikns uz visu pasauli. Jūs nikns? Kā lapsene. Kā lapsa? Kā lapsene, nu, tā, kas lido pa gaisu. Un kož. Jūs arī kožat. Deserts ar ķīseli. Kā pasūtījāt? Paldies. Labu apetīti. Aivariņ, un tu neko nepasūtīsi. Tev jau arī saldumi garšo. Paldies, Zenta. Tiešām vairāk neko nevajag. Ja jau mēs viens uz otru atstājam tik labu iespaidu, varbūt, ka mums vajadzētu biežāk satikties. Un kaut kur aiziet. Bet, principā, es neesmu gluži brīva sieviete. Nu, bet padomāt par to jau var. Padomāt varu. Jūs vēl nožēlosiet, ka nepasūtiet. Man šodien pietiks ar skatīšanos. Vajadzēja man tai Zentai iedot piecīt, nebūtu nekāda problēma. Kāds nebūtu? Būtu, viņi taču mierā neliktos, viņi prasītu vēl. Nu, Daivars tagad neko nezinātu. Mums būtu laika pārdomāt, ko darīt. Nu, Blumbergs ar atradis īsto brīdi, kad salauzt mašīnu. Nu, viņš drīz būs klāt, mums vajag padomāt, ko darīt. Apdrošinātāji pagaidām neko nezina. Piedāvāt Zentai naudu. Tas varētu līdzēt uz brīdi, un tad viņi sapratīs, ka var slaukt, tad viņi slauks vēl un vēl. Paga. Ja tā padomā, tas nav loģiski. Pagaid, tu nomierinies. Nu, padomā, kāds viņai ir iemesls nosūdzēt mūsu apdrošinātājiem? Nu, vai pamēģināt ielīst viņa sādā? Tu man
Man negribas mēģināt ielīst viņa sādā. Ne, pagad, nu kāpēc viņa dara tieši to, ko dara? Tāpēc, ka viņa ir raksturs tāds. Nē, tāpēc, ka viņa grib pielīmēties Aivaram, lai viņu idiotiskais romāniņš turpinātos. Ko viņa dabūs gatavu, ja viņa nosūdzēs mūsu apdrošinātājiem? Nu, Aivars nedabū naudu un noskaišas uz Zentu. Tieši tā. Un romāniņš tu? Lai Dievs dod, ka tev ir taisnība. Lai Dievs dod. Dievs dos. Zenta vienmēr zinās, kas viņa ir izdevīgi. Un sastrīdēties ar Aivaru viņai nav izdevīgi. Nav iemesla. Kas tad tev nu iekodas? Tikko staroja kā māja saulīte. Bet tagad es esmu Mikam tā kā tāda lapsene. Gan es viņiem vēl parādīšu. Kādiem viņiem? Kas ir noticis? Tu nebiedē mani. Kas noticis? Aivars ir sācis spīties ar to Vadima Fifočku, ar to skuķi. Nu, kas tev tādas muļķības Kas tev sastāstīs? sastāstīs? Ko sastāstīs? Es pati savām acīm redzēju. Viņš knakstījās tagad tāds vecs āzis gar rožu krūmu. Viņam no manis pat kauna nebija. Aivars ar to žeņu? Gan viņi man to pieminēs. Šito viņi man pieminēs. Es ļoti labi zinu viņa vājās vietiņas. Un tā, ka viņa naudiņa būs apdraudēta, tad viņam tas skuķis prātā nebūs. Tad būs Zenta laba diezgan. Zenta, tu nomierinies. Tu nesastrādā muļķības. Ko tu gribi darīt? Jūs visi man vēl redzēsiet. Visi jūs man redzēsiet. Un Aivars vispirms. Iztraucēju? Nē. Es jau varēju runāt vēlāk, parunāt par Ieviņu. Nē, mēs varam tagad runāt. Nu, es arī domāju. Bijām sarunājuši sazvanīties, vai ne? Jā, kā tu tik ātri? Bija kaut kur tūmā? Drīkst? Drīkst. Dzīvoju tepat viesnīcā. Kā tu dzīvo tepat viesnīcā? Nu tā. Redzi, nolēmām ar Elzu nedaudz padzīvot atsevišķi. Kā jūs esat pašķīrušies? Priecājies? Nē, protams. Kā tad es to drīkstētu? Drīkst? Paldies. Sēdiet, sēdiet. Paldies. Nu, kā jums gāja? Kā jums gāja? Jūs satikāties? Nu, satikamies. Ko viņš kaut ko teica? Man šķiet, tu man aizmirsīji stāstīt vienu ļoti svarīgu lietu. To, kāpēc Lons no tevis aizgāja. Viņš jums pateica. Un tagad jūs, protams, esat viņa pusē, vai ne? Es nepriecājos par viņa lēmumu, bet es to saprotu. Jūs saprotat, bet to, kāpēc es tā izdarīju, to arī jūs saprotat. Tāpēc, Vadim, lai viņš pamanītu, ka es arī vispār eksistēju, ka uz pasaules ir kāds cits arī, izņemot Martu un viņas bērnu. Ir daudz citi veidi, kā pievērst sev uzmanību. Jā, ir, bet ne jau Leona uzmanību. Viņš ir tā kā apmāca ar to sievieti. Es nezinu, viņi ir nopūris. Reizēm es arī... Bet to, ko tu darīji, nav nekāds risinājums. Baidos, ka Leons to nesaprata. Nesapratīs. Nu, tad lai viņš arī nesaprota.
Un nedomājiet, ka es padošos. Ja viņš gaida, ka es tagad aiziešu no viņa dzīves, ka es izvākšos no šīs mājas, lai viņš gaida laimīgs. Nekur prom es neiešu, šķiršanos es viņam nedošu, lai viņam varbūt tad pieliks, ka es arī vispār eksistēju. Vai droši karā jādodas? Jūs man sēdesiet cietumā un viesai jūsu vārzdari un Marta jau nu pirmam kārtām. Tos brīdis jau nu mierīgi varēja vēl lietot. Un kā balss no sapņu radio, tu bezskaislīgi mani apgaismo. Man tomēr šķiet, tas visu izskaidro. Kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpārīzādās, ja ledus upēs kustās priekā, ja kliedzās uz